Treneru vakar pirmais treniņš, šodien jau pieteikumā, šodien uzreiz arī laukumā un arī pirmie vārtī. Ko lai saka, liels prieks ir. Protams, neesmu ar komandu ilgu laiku, kā teicu, vienu dienu, bet prieks, ka treneris uzcējās. Es zinu, ka šī varbūt ir kausa spēle, pretinieks vai kaut kas, man tas bija vienalga, es gribēju iziet laukumā, parādīt savu labāko sniegumu un darīt, ko varēju. Tā kā prieks arī par tiem vārtiem. Kādas ir bijušas pirmās dienas mūsu komandā? Ļoti labas, ļoti labi man pieņēma komandā, visi ļoti draudzīgi. Protams, virslīgi jau ir salīdzinoši mazi, visi jau tā kā palielam zināja, kas es esmu, tā kā, ka es esmu spēlētājs. Jā, man prieks, ka man tā pieņēma un ļoti labi atmosfēra. No citas komandā esot, ko tu esi redzējis šajā sezonā no Riga futbola kluba, kāds ir tas futbols, ko mēs esam spēlējuši? Es domāju, tāpat kā šodien, ļoti dominējoši, katrā spēlē ļoti ātrs, ļoti agresīvs standārts uz priekšu un katrs uzbrukums ātri mēģina pārtvertās bumbas uzreiz bīstamos momentos veidot un tā 90 minūtes. Un jā, ātrums ļoti liels un ļoti atraktīvs futbols, manuprāt. Kādi ir bijuši pirmie vārdi ar treneriem, ko viņi sagaida no tevis? Jā, treneri, protams, es esmu vienu dienu, tur sanāca nedaudz mazāk parunāt, bet treneris gaida, ka es atdošu 100% un atdošu 100% spēlēs, treniņos, un tad arī redzēsim, kā būs ar vispārējo. Bet galvenais ir dot to 100% un censties palīdzēt komandai. Noteikti, jāpaprasa ir par mērķiem, skaidrs, ka mēs visi saprotam, kādi ir tie mērķi. Komandas un tavējie ieskicē. Manējie mērķi šeit, tomēr līdz sezonas beigām pagaidām nav tik liels laiks palicis. Personīgie mērķi, kā jau es teicu, atdot 100%, kā es varu palīdzēt komandai tā arī to izdarīt, ja tas ir treniņos, ja tas ir spēlēs, nav starpības. Protams, komandas mērķi ir uzvarēt visu, kas ir iespējams, tikt līdz grupu turnīram un tad arī cīnīties par kaut ko vairāk. Jā, tā kā es esmu šeit, lai palīdzētu un darīšu to visu, kā varētu. Paldies tev! Paldies!